Mīļie draugi, Krāslavai svētkos gribu teikt iesākumā dažas dzejas rindas no Imanta Ziedoņa. Ir dzīve maziņš kafeterijas, kur reizēm gadās kāds mazs prieks. To te jums saka vecais Džerijs. Šī dzīve maziņš kafeterijas, bet prieku jau neviens nav merījis, bet liels tas nav. Tikai tāds liekas. Šī dzīve maziņš kafeterijas, kur reizēm gadās kāds mazs prieks. Svētkiem, mīļā Krāslavā! Ar svētkiem, mīļie krāslavieši! Viņš jau nežēlos, viņš nektīs tieši sātā. Un lapas dzeltenas, un lapas strums. Pirmais jautājums, ko tev nozīmē Krāslavas pilsētas svētki? Brīnišķīga diena, kad cilvēki var sapulcēties, savākties no visām malu malām un atbraukt uz savu dzimto pilsētu un pavadīt laiku kopā. Kopības sajūta. Es domāju, tas ir galvenais, jo tagad, diemžēl, tā mēs viens otram citreiz kaut ko mākam pateikt nesmuki, bet šitas ir tas moments, kad es redzu, cilvēki ir kopā, un man liekas, tas ļoti svarīgi mūsdienās. Krāslavas pilsētas svētki priekš manis ir laikam tāds atgadinājums par to, kā vispār pastāv Krāslava, jo es šeit pavadīju daudz laiku, es šeit mācījos vidusskolā, un sanāca tā, ka pārsvarā esmu Daugavpilī, Rīgā, un kad es redzu afišas un dzirdu, ka šeit tomēr kaut kas notiek, šeit ir cilvēki, es atgriežos un redzu, ka Krāslava notiek dzīve, un Latgale ir dzīve, un kā Krāslava ir unikāla un īpaša. Tas ir tāds laiks, lai apstāties un ieraudzīt, ka Krāslava ir sava tāda unikalitāte, ja, kuru nevar atrast ne Daugavpilī, ne Rīgā, ne Jūrmalā, ka Krāslava ir Krāslava. Lieliski svētki mūsu pilsētas iedzīvotājiem, neskatoties uz laikapstākļiem, savākties kopā, draudzīgā gaisotnē, nosvinēt to, ka mēs esam Krāslavas iedzīvotāji, priecāties par mūsu sasniegumiem, nosvinēt šo gadu un sagaidīt vasaras labāko laiku. Jautrība un satikšanās ar sen neredzētiem draugiem, jo šobrīd nedzīvoju Krāslavā. Atbraucot svētkiem, satieku daudz paziņu, atmiņas. Krāslavas pilsētas svētki, tie ir svētki visiem Krāslavas iedzīvotājiem, kur vienmēr līksmo, danco, ir cilvēki jautri, atsaucīgi. Tas baigi forši ir. Tas ir tāds patīkams gadījums. Izejam uz ielām, notiek amatnieku paraugdemonstrējumi, darbnīcas, ļaujam mazajiem puikām un meitenēm kaut ko padarīt. Paši izraujamies no ikdienas rutīnas, drusciņi satiecies ar dažādiem cilvēkiem, iegūsti sev kādas emocijas, uzjautrini garām gājējus, viņiem forši. Ir iemesls atkal atgriezties. Ko jūs novēlētu Krāslavai pēc 10 gadiem? Es novēlētu Krāslavai palikt joprojām tik jaukai, tik skaistai, tik draudzīgai un mazliet vairāk saulainākai. Gan šodien, gan arī pēc 10 gadiem es novēlu, kā šeit dzīvotu patrioti. Citreiz varbūt nevajag augstu izglītotus cilvēkus vai ar kaut kādām īpašām prasībām, ir jābūt savas vietas patriots un pat daudz ko var izdarīt. Un es domāju, līdz ar to arī pilsēta pastāvēs skaista un visiem derīga priekšiedzīvotājiem. Lai svētki turpinās, lai prieks un laime nebeidzas, un galvenais, lai cilvēku sadarbība un lepnums par pilsētu tikai aug kopā ar jauniešiem,
un iespējām. Iet uz priekšu. Iet uz priekšu un neapstāties pie jau sasniegtā un visu laiku iet uz priekšu. Pat ja tas liek iziet no komforta zonas, bet visu laiku mēģināt ko jaunu un attīstīties. Lai Krāslava paliktu ar savu autentiskumu, ar to tīrību, ar to dabu, lai būtu vairāk pacelti jautājumi par ekoloģiju un to attīstību. Jā, un lai būtu pārmaiņas, lai viņa nestāvētu uz vietas, varbūt šeit notiks tāds kaut kāds cēliens arī uz augšu. Neskaties uz to, kas ir, gribas vēl kaut ko jaunu. Atgriežas jaunieši vairāk, lai viņiem te ir ko darīt. Būs viņiem ko darīt, būs mums visiem labi. Lai izdodas, lai ir veiksme visiem. Kļūt atklātākai. Nebaidīties, spērt soļus, iet uz priekšu, kļūdīties, nebaidīties salaist visu, savārīt milzīgā, tādā negaršīgā putrā, bet lai šīs putras piedoties, mēs varētu saprast, kas mūsu pilsētē un mums pašiem tiešām ir vajadzīgs, lai mēs varētu iet uz priekšu pārliecinoši. Krāslavas pilsētai plaukt, zelt, lai būtu bērni, lai būtu jaunas ģimenes, lai būtu vecākiem darbs, lai būtu cītīgi zinātkāri bērni, lai būtu zaļa, skaista pilsēta un cilvēki būtu strādīgi, un izdomas pilni. Vēl krāšņākai būtu, skaistākai, un lai arī būtu vairāk iedzīvotāji, vairāk jaunatnes. Pat tālu attīstīties un vēl tālāk. Ļoti izmainījās Krāslavas ielas, Krāslavas pilsēta vispār. Ļoti tīra, kopta. Ļoti patīkami atgriezties dzimtajās zemēs. Kāda ir dzīve Krāslavā uz šo dienu pēc tavām personīgām sajūtām? Man liekas ļoti jauki, jo es šobrīd studēju Rīgā. Un pēc studiju beigšanas es labprāt ar lielāko prieku vēlos atgriezties atpakaļ uz Krāslavu un uzsākt šeit kaut kādu, nezinu, jebko, bet kaut ko Krāslavā. Tāda ar vēlmi izaugt, bet tāda drusku iekiedē. Mēs varam un mēs gribam, bet kaut kas mūs vēl pagaidām tur. Es Krāslavā jūtos labi. Jā, ir darbs, ir ģimene. Pilsēta ir sakopta, pilsēta ir skaista, pilsēta ir zaļa. Jā, protams, būtu ļoti jauki, ja būtu vairāk iedzīvotāju, būtu iespēja sameklēt darbu pēc savas profesijas cilvēkiem, lai dzimtu bērni, bet es šeit jūtos labi. Man, piemēram, vislabākā dzīve ir Krāslavā. Jo tā ir pilsēta, atpūtas pilsēta. Nekādu rūpniecības gandrīz kā nav, gaiss ir tīrs, forši cilvēki. Žēl, ka tikai maz cilvēku ir, pārsvarā visi pensionāri. Tā ir pensionāru un tāda vislabākā vieta pasaulē. Ritoši, es teiktu. Ritoši skaidri zināmu ceļu uz labāko pusi, man liekas. Tā kā laikam tikko tālāk iet. Ja mēs runājam par infrastruktūru, piemēram, mazmobiliem cilvēkiem, kā Krāslavā ir? Es teiktu līmenī. Ir vietas, kur ir jāpiestrādā, ir kādas ietvaras, ir kaut kādas apmalītes lielākas, bet vispārībā es redzēju arī sliktākus ceļus, tā kā pārsvarā man pietiek un man patīk. Kā pietrūkst Krāslavā? Principā pietiekoši visā kā. Īpaši neko nevajag. Jau viss ir, kā saka, sasniegts, bet Krāslava attīstās, paskatiet, ceļi visur ceļus labo, visu gāju ceļus un velosipēdu ceļiņus taisa ceļi. Mums viss ir. Plūdmalis brīnumainas un cilvēki galvenais ir brīnumaini. Manuprāt, Krāslavā tāpat daudz ko dara jauniešu labā. Cik zinu, ir taču jauniešu centrs, peldbaseins, kas arī varbūt nav nemaz tik populārs, bet man liekas, mazās pilsētās tas nav tik bieži sastopams.
jauniešiem, manuprāt, viss ir jauniešu rokās. Galvenais vēlme kaut ko uzsākt darīt, un tad arī novads viņus atbalstīs. Nepatīk man, ka šeit nav vietas jauniešiem, jauniešu centrus, nav kaut kādas, nezinu, kādu arī ēdināšanas vietu, kuras varu sev, piemēram, sameklēt. Es zinu, ka, piemēram, tur vegetariešu vietas vai kaut kādas vēl speciālas vietas. Tā ir dažas lietas, kuras vēl nav tā pārdomātas, kuras vēl nav tādas cilvēkiem, un it īpaši, ja mēs ņemsim vērā tādus, grupas maz aizsargāmas, jā, tur cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki no queer sabiedrības un tā tālāk šeit, ir tādas lietas, kur tieši viņi var just to nedrošību. Gribētu pieminēt vizuālo tēlu. Es gribētu pieminēt varbūt kaut kādas maiņas, ko mēs varētu saglabāt, vēsturiskās koka maiņas, kam mēs varētu pievērst uzmanību. Varētu būt vairāk cilvēku. Būtu vairāk cilvēku, vai labāk pirktu podus, būtu savlaināka dzīve, varētu jautrāk skriet uz Maksimu, iepirkt kaut kādus nieciņus, garāku desu varētu nopirkt. Varat sakot, viss ir labi. Laikam, ja būtu cilvēku vairāk, būtu viss vēl labāk. Ja mēs runājam par pierobežu, Krāslava tomēr atrodas pierobežā, vai Krāslavu var nosaukt par eiropisku pilsētu, vai tomēr drusku citādāk? Pirmkārt par robežas tuvību. Tas jau neko nenozīmē. Mēs neesam ne tālāk, ne tuvāk. Mēs esam tur, kur mēs esam. No vienas puses ir Eiropa, no vienas puses citas valstis. Un tas arī veido mūsu kulturālo to kopību un arī tās iespējas. Es teiktu, viņai ir latgaliskats vairāk. Tauta ir sava, citādi, nekur tāds vairāk nav. Krāslavieši ir savējie. Ja mēs pavisam godīgi runājam, tad varbūt drusku citādāk. Nav noslēpums, ka šeit ir ļoti daudz krievalodīgo cilvēku, bet, manuprāt, tas nepārāk apgrūtina dzīvi Krāslavā, jo tāpat cilvēki runā arī latviešu valodā, un, manuprāt, vismaz man ar to nekad nebija problēma. Es domāju, līdz zināmam momentam, kur mēs tik tiešām bija gadījums, kad bija prezidents Vējons, un viņš teica, ka daudziem Latvijā būtu jāpamācās, ka mēs dažādas nācijas, dažādas ticības mākam tā sadzīvot kopā. Un tik tiešām es par to priecājos. Protams, ka tagad, diemžēl, pasaules kārtība ir tāda, kāda ir, un mēs mēģinam kaut kā jūs redzat, censties, lai tomēr tie cilvēki būtu kopā. Nē, es domāju, ka Krāslava tomēr ir eiropiska pilsēta. Jā, te visādas tautības cilvēki dzīvo, bet dzīvo draudzīgi, saticīgi, viens otru saprot, viss ir ok. Es nezinu, man pirmais, ka nav ne eiropiskā, ne citādāka, ne Krievijas, ne Baltkrievijas pilsēta, tāda kultūra. Šeit ir kaut kāda sava kultūra. Kad es atbraucu, es uzreiz sajūtu, ka grūti pateikt, ka šeit ir pilsēta pie robežas. Jā, viņa ir, un visdrīzāk viņa ir arī īpaši ar to, ka šeit ir daudz kultūras, un par to eiropiskumu, un Eiropas Savienības tādai piederības sajūta es šeit jūtu mazāk, ja to sajūtu. Es nezinu, jo man šeit liekas, ka cilvēki dzīvo, ne tik plaši domājot. Ja viņi tā kā dzīvo, kā ir šeit, es domāju, ka tā tendence arī parāda, ka cilvēki šeit paliek, jo viņi negrib tur, nezinu, kaut kādas tās lielas pārmaiņas, kuras notiek Eiropā. Man gribās teikt, ka mēs esam eiropiskā un ka mēs esam nevis Eiropas Savienības beigas, bet Eiropas Savienības sākums. Man tā gribās teikt, bet dažreiz nesanāk, bet tikai dažreiz. Atkal skarot to pierobežu, vai tu Krāslavā jūties droši? Pilnīgi noteikti. Es nekur citur nejūtos tik droši kā Krāslavā, jo Krāslava ir manas mājas. Protams. Ir momenti, kuros cilvēki uztraucās, tas ir normāli, tas ir pareizi, bet tā kā kopība, kura vienmēr mums pastāv,
Viņa jau atrisina tās problēmas, un mūsu valsts struktūra vienības ar to arī nodarbojas. Tāpēc uztraukumam arī nav tādu iemeslu īpašu, tāpēc mums viss notiekās, viss ir kārtībā, svētki notiek. Pierobežā laikam tagad nevarētu justies droši. Ja tu seko un līdz galam laikam tomēr. Tas varbūt pat nav atkarīgs no tā, cik kāds šeit var ieguldīt vai pasargāt tevi, bet pats fakts, tā situācija ir, nav viņa stabila. Man nebija tāda domas, ka šeit var kaut kas notikt. Nē, es teiktu tā, ka es pats jūtu to drošību. Protams, varbūt ir triggeri, kad tu redzi to robežsargus, kuri bieži brauc, ir tīpaši robežnieku arī pagastā, no kurienes es un ir tā robeža un tā robežu baze. Tādas lietas varbūt atgadina, bet īpaši akcentēt kaut ko es nevaru. Varbūt tāpēc, ka es īpaši šeit esmu. Ja tev vajadzētu paskaidrot cilvēkam, kurš nereizi nebija Krāslavā vienā teikumā, kas ir Krāslava, kas tas būtu pateikums? Cik daļas teikumā drīkst būt? Cik gribi? Tad es varu sarakstīt veselu grāmatu punktu vietā komatos liekot. Jo pat savā pieredzē tā ir daudzpusīga pilsēta, neskatoties uz to, ka tā ir ļoti maza. Jo šeit var, tas ir pakārtojuma saliktenis, tas joprojām ir viens teikums. Jo šeit var satikt gan tādus cilvēkus, gan apmeklēt notikumus, kuru dēļ tu, atsaucoties uz iepriekšējo jautājumu, vari pateikt, ka šī ir eiropiskā vieta, ka šī ir vieta, kas atbilst tam Eiropas tēlam un tiecas uz Eiropas tēlu, gan arī tu vari pateikt, ka kaut kā tomēr kaut kur vietā mēs varētu iebremzēt. Punkts. Ezera zeme varbūt, jo tiešām Krāslavā pašā pilsētas robežās ir vairāki ezeri, vairākas upes, kur var gan makšķerēt, gan peldēties, gan kopā pavadīt laiku ar draugiem. Krāslava ir manas mājas, un es labprāt gribētu, lai arī citi cilvēki izjustu to tik ļoti, kā es, jo, manuprāt, nekas nevar būt tik tuvāks cilvēkam kā viņa mājas. Vienkārši aicinātu braukt un pašam visu skatīt, sajust. Tikai tā, jābrauc ciemos. Liepājniekam teikt tā, gandrīz kā ārzemēs. Krāslava tā ir kā Parīze, maza Parīze. Un visus aicinātu apceļot visu pasauli, bet neaizmirst arī Krāslavu. Krāslava ir brīnumaina. Robežas kaut kāda ietekme tomēr uz cilvēkiem. To šķelšanā kaut kāda, kuru var sajust. Unikāla pilsēta ar ļoti dziļu vēsturi un ļoti laipniem cilvēkiem, kas jūs sagaidīs ar vislielāko prieku.